Sveiks, Jāni! Čau, Jāni! Čau! Prieks tevi redzēt. Un man ir liels prieks par to, ka mums šodien būs iespēja parunāt par dažādām tēmām. Bet, lai mēs ķertos klāt, varbūt sākumā iepazīsimies ar mūsu skatītājiem. Jā, esmu Jānis Vaneks, Spēka Spektrs dibinātājs, idejas autors. Un, jā, tas lielais mērķis ir skatītājus iepazīstināt ar to, kas tad ir Spēka Spektrs, kādēļ mēs šo organizējam, kādēļ tas ir svarīgi un kādēļ piedalīties visiem, vai ne? Tieši tā. Un man jāsaka, ka tieši Jānis ir vaininieks, kāpēc arī es esmu iesaistījies šajā projektā. Un mana loma būs gan kā runas vīram, gan šādā formātā, gan arī pēc tam sacensību posmos, gan arī es esmu šīta projekta vēstnesis savā pilsētā Liepājā. Varbūt pastāsti, Jāni, kā vispār radās ideja par Spēka Spektru un kādi varbūt ir tie galvenie mērķi, ko tu gribi sasniegt? Jā, ideja par Spēka Spektru radās no manas profesionālās darbības. Iepriekš darbojos Jaunzardzes centrā ar jauniešiem un arī Zemessardzē. Un darbojoties ar cilvēkiem dažādās grupās, sapratu, ka tā 72 stundu mugursomas tēma īsti nav līdz galam saprasta. Un, jā, viņa nav populāra sabiedrībās, trūksto zināšanu, kā šo somu komplektēt, kādēļ tas ir svarīgi. Un arī fiziskā sagatavotība. Nes šīs smagās somas, nav cilvēkiem pietrūkst. Un tad šīs divas lietas saliekot kopā, izpratni par 72 stundu mugursomas konceptā vajadzības popularizēšanu un fiziskās sagatavotības trūkumu sabiedrībā, ko mums arī statistikas dati rāda, regulāri sabiedrības fiziskā aktivitāte krītās. Radās ideja, ka vajag to visu salikt kopā un popularizēt un piegādāt labā produktā, kas ir interesants, saistošs un ko cilvēki grib patērēt. Un tad radās ideja par šo sacensību seriālu, kas apvieno gan 72 stundu mugursomas konceptu, gan arī fizisko sagatavotību. Ok, un vai tie ir vienīgie virzieni šim projektam, vai varbūt ir vēl kāds, kurā tu plāno doties? Jā, šis ir svarīgākais, šis ir lielais jumts visam, bet bez tā es vēl nodarbojos ar pašaizsardzību. Tā ir mana sirdslieta, cīņas sports, un mēs piedāvājam arī interesantiem pašaizsardzības seminārus norganizēt un cīņas sportā nodarbības organizējam. Bet fokusā ir mums šis ranking seriāls, tas ir lielais. Un arī ir 72 stundu mugursomas sagatavošanas kursi. Ja gadījumā kādam liekas, hei, jā, es piedalos pasākumos, es pamatlietas uzzinu, bet es gribu iet dziļāk, es gribu uzzināt vairāk, tad var pieteikties pie mums un instruktori norganizēs 72 stundu mugursomas sagatavošanas semināru, kas ir pārgājiens ar dažādām interesantām nodarbībām. Tas ir gan pirmā palīdzība, gan naktsmītnes iekārtošana, gan lauka higiēna, orientēšanās un daudz kas cits, kas jebkuram cilvēkam būs tikai iegūms. Ok, un tad varbūt to visu tā kopsavilkumā savalkot, tad Spēka Spektrs, tas ir ne tikai par fiziskām aktivitātēm, šajā gadījumā par rakingu, bet arī par tuvcīņu, arī par sagatavotību, 72 stundu somu un pārējām lietām, vai ne? Jā, par gatavību dažādām situācijām, ar kurām mēs varam saskarties. Ok, tad varbūt parunāsim vairāk tieši par rakingu. Varbūt pastāsti, noteikti tu jau to esi stāstījis diezgan daudz un bieži, bet pastāsti vēlreiz, ar ko tad rakings atšķirās varbūt no citiem sporta veidiem? Jo šobrīd ir ļoti populāri dažādi pārgājieni, nojošanas, skriešanas, iešanas un tā tālāk. Varbūt ar ko īpaši ir rakings un kāpēc cilvēkiem vajadzētu nodarboties tieši ar rakingu? Pirmais būtu, ka ir ļoti vienkārši stākt rakings. Tātad mums nevajag skriet, jo skriešana tas īsti nav priekš visiem. Man, atklāti sakot, arī ne visiem patīk skriet, bet es varu skriet. Mums normatīvi jākārto un tā. Es zinu, ka es to varu izdarīt, bet ar baigo prieku es to nedaru. Pieļauju, ka tā ir arī daļai no skatītājiem. Tad rakingā mēs vienkārši ejam. Mēs pārvietojamies, bet jau ar mugursomu. Jo, ja vienkārši ejot pastaigās to, ko arī rekomendē veselības speciālisti, vienkārši pastaigāties, iegūst to labo efektu. Jā, bet cik tas liels iegūms ir, grūti nomērīt. Varbūt kādam liekas, nav pietiekoši vērtīgi. Tad paņemot jau mugursomu un ieliekot svaru iekšā, mēs dedzināsim vairāk kalorijas, arī muskuļus savus noslogosim vairāk un iegūsim pozitīvāku, labāku efektu trenējošo. Tad viegli sākt, paņemam mugursomu un ejam vienkārši pastaigāties. Un tad jau dozējam ar šo svaru. Viegls sākums ir. Mazāka slodze arī ceļiem līdz ar to, jo mēs nav lieli triecieni, mēs varam lēnām pastaigāties, ja gribam, varam arī ātrākā ritmā iet. Diezgan droši tas ir, ja mēs nepārforsējam ar svaru, kas ir svarīgākais, ja? To trepi sākt ar 10% no sava svara un tad pakāpeniski iet uz augšu.
Otrs, tas ir arī funkcionālais fitness, kas mums reāli praktiski dzīvē var būt noderīgi, pārvietoties ar smagumu. Tas nav kaut kas tāds, kas ir uz praktisko dzīvi nepārnesams, ko mēs nodarbojamies sportā. Tas ir kaut kas tāds, kas reāli var būt arī noderīgi ārkārtas situācijā. Bērnu paņemt uz pleciem aiznest spēt, mugursomu paņemt plecos spēt aiznest, un jebkādu citu smagumu paņemt un spēt nest. Tad rakingā mēs to arī trenējam. Izturību, spēku un jā. Bet, cik es zinu, rakings Latvijā ir diezgan liels jaunums. Varbūt pastāsti, kā tu uzzināji par rakingu, jo man ir aizdomas, ka rakings pamatā ir nācis tieši no militārās vides. Jā, tā arī ir. Ar rakingu skolnieki visbiežāk, tipiskajā gadījumā ikdienā jau nodarbojas. Ejot uz skolu, vai ne? Jā, ejot uz skolu no skolas, tas jau tā kā dabīgi viņiem ir. Bet militārā vidē tas ir obligātais, ko mēs arī darām. Mums jāpārvietojas ar visu savu ekipējumu, sapakojam somās un dodamies. Un tad, nokļūstot militārā vidē, es sapratu, tas jau nav tik vienkārši, kā staigāt ar somu, tad bišķi jāpagatavojas, jo tās somas mēdz būt ļoti smagas. Un, ja tu nevēlies iedzīvoties traumās, muguras vai ceļu, tā kā fiziskā sagatavotība ir jātrenē. Un varbūt ne uzreiz ar 25 kg somu, bet jāsāk pakāpeniski. Jāsāk pamazām. Jā, bet tas nāk no militārās vides. Arī ārzemēs tas militārajā vidē saknes meklē rakings. Un tas raking vārds vispār cēlēs no vācu valodas, ruksak, tā kā uz muguras nes smagums, uz muguru soma. Un angļi viņu tā kā paņēmuši savā slēngā raking un izmantojuši priekš savām aktivitātēm ar mugursomām. Bet piekritīsi, jau šobrīd rakings ir ļoti populārs citās Eiropas un vispār pasaules valstīs. Tā kā man ir pamatotas aizdomas, ka arī Latvijā viņš kļūst tikai un vienīgi populārāks. Jā, viņš paliek arvien populārāks, jo, kā jūs iepriekš minēju, viegli sākt. Tad mums nav šis slieksnis ar fizisko sagatavotību, kāds ir jātīst iepriekš. Jebkurš to var darīt. Jaunajām māmiņām tas ir ļoti forši, ja mēs pieskatām mazus bērnus un ratiņos dodamies, tad mēs varam paņemt mugursomu, ielikt smagumu iekšā, kas ir ārzemēs ļoti populāri tieši sievietēm pēc dzemdībām. Mugursoma smagums un viņas uztur sevi formā. Šādā veidā ātrāk atgūstās un sadedzina vairāk kalorijas. Un Latvijā tas ir mūsu uzdevums, šo atnest un parādīt, tas jau globāli notiek, mums arī to vajadzētu sākt darīt biežāk un Tieši tāpēc mans nākošais jautājums būs, lai tu pastāsti skatītājiem, kas ir raking seriāls un vai vispār rakingā var arī sacensties. Un kurās vietās tiek plānot šī gada raking pirmais seriāls Latvijā, starp citu? Jā, raking seriāls ir vairāku posmu raking sacensības. Ne tikai sacensības sporta klasē, tās ir tā kā sacensības, bet tautas klasē tas ir kā tipiskais pārgājiens, kurā mēs varam piedalīties un vienkārši būt pie dabas, iziet foršu maršrutu, satikties ar foršiem cilvēkiem un starta finiša zonā uzzināt kaut ko jaunu, kas ir interesanti un noderīgi dažādām ārkārtas situācijām vai lieliem piedzīvojumiem. Mūsu seriāls šogad sastāvēs no 5 regulāriem posmiem, kuros var piedalīties. 18. aprīlis Saulkrasti, 9. maijs Ogre. Vasarā mēs paņemam pauzīti, jo ir piesātināts ar dažādiem pasākumiem, un mēs atgriežamies jau septembrī, 26. septembrī Ādažos, 10. oktobrī Smiltenē un 14. novembrī Siguldā. Tātad 5 posmi, kuros var piedalīties. 6. posms, tas ir īpašais posms priekš labākajiem sporta klases dalībniekiem, kur jau asins garša cilvēki var sajust, kuriem patīk sevi izaicināt. Pacīnīties 80 vairāk kilometru maršruts, kurš jāveic ir, tad tas ir kaut kas īpašs un, priekš sportiskākajiem mūsu dalībniekiem. Bet raking seriāls ir par kustību pirmkārt, un tālāk mums jau šīs 2 grupas ir tautas klase. Pārgājienu cilvēki, kuri grib būt dabā, pasteigāties un uzsākt savas fiziskās aktivitātes. Un sporta klase, tie, kas grib sevi izaicināt un kuriem patīk rezultāts, kuri grib cīnīties par medaļām un dažādām balvām. Ja jau tu pieskāries par šīm te klasēm, tautas klasi un par sporta klasi, varbūt tu arī pastāstīt arī par distancēm, ar kādām cilvēkiem jārēķinās tie, kuri tikai plāno vēl piedalīties. Jā, tātad mums ir tautas klase un sporta klase, šīs ir 2 klases, bet vēl mums iedalās 2 distancēs. Abās klasēs var izvēlēties vienu no savām distancēm. 6 km dzelzs distance, tas ir labi priekš cilvēkiem, kuri tikai sāk savas fiziskās aktivitātes vai kuriem nepatīk lielās distances, tad 6 km, tas ir
pieņemami visiem un ērts variants, ko paņemt, lai izmēģinātu rakingu. Un 18 km, tas ir 3 reizes lielāka distance, tas ir priekš tiem, kuriem patīk garākas pastaigas, vai kas grib sevi izaicināt jau, teiksim, sporta klasē, bišķi nopietnāk. Ok, un tad varbūt par to obligāto aprīkojumu, kāds ir jābūt līdzi. Es saprotu, neatkarīgi no tā, kādā klasē cilvēks grib startēt, ir kaut kāds obligātais aprīkojums, kas viņam ir jābūt tajā somā. Jā, obligātais aprīkojums mums ir. Mums ir pirmkārt jau pat mugursoma, ar ko mēs ierodamies uz pasākumu. Tad mums nāk pirmās palīdzības aptieciņai vai pirmās palīdzības komplektam jābūt līdzi. Tas ir tīri priekš paša. Plāksterīt ieliekam iekšā kādu gēli vai parasto, ja nu mēs uzbaržam tūznu vai kaut ko tādu, lai jūs būtu pašpietiekami maršrutā un arī ikdienā. Nākamais mums ir ūdens jāpaņem līdzi. Katram jābūt 3 litriem ūdens līdzi, lai mēs varētu paši par sevi parūpēties nepieciešams gadījumā un arī biedriem iedot. Tālāk mums ir paklājiņš turisma līdzi jābūt, lai mēs varētu nepieciešams gadījumā apsēsties zemē, kā redzam šādā sniegā, ja? Bez paklājiņa būtu, vai bez šādiem krēsliem sarežģīti. Tad mēs varam noklāt paklājiņu un jau būt pasargāt sevi no apkārtējās vidas iedarbības, no zemes augstuma. Un kādēļ šie obligāti elementi jāņem līdzi? Pirmkārt, viņi reāli var noderēt jums, arī pasākuma laikā. Otrkārt, tas ir par iepazīstināšanu ar 72 stundu mugursomas konceptu. Kaut kādām atslēgas lietām, kuriem būtu jābūt dodoties jebkurā pārgājienā. Ja jums tas ir līdzi, tad viss jau būs pa lielam ok. Un ko vēl nepieminēju, tas ir maiņas apavi. Maiņas apavus arī mēs prasam paņemt līdzi, jo pēc fiziskas slodzes, pēc lieliem pārgājieniem, iespējams šķērsojot maršrutu, kurš varbūt nav tik sauss, ja tas ir lietus laiks, kājas var palikt slapjas. Un slapjās kājās, slapjos apavos diezgan ātri pulzes var uzverst. Tādēļ maiņas apavi pēc pasākuma tas būs tikai iegūms jums. Ok, un tad turpinājumā varbūt viens no visbiežāk saņemtajiem jautājumiem ir par somas svaru. Vai viņš atšķirsies tautas klasē no sporta klases? Varbūt to arī pastāstīt kaut ko vairāk. Jā, somas svars mums atšķirsies. Tautas klasē mēs mugursomas nesveram. Mums ir obligātais ekipējums ielikts iekšā, kas jau būs simbolisks svars, lai uzsāktu rakingu. Sporta klasē mēs sveram somas. Sporta klasē mums somu svari ir pielīdzināti tādiem svariem, kādas tās somas varētu būt, ja mēs dodamies ar nakšņošanu dabā kaut kur palikt vēlamies. Ja? Tad mēs jau izmēģināsim, cik tā soma sver, un vai mēs varam forši pievarēt maršrutu ar šādu svaru. Sievietēm tie būs 12 kg plus 1,5 litrs ūdens, kurš paredzēts trasēt dzeršanai. Vīriešiem tie būs 15 kg plus 1,5 litrs ūdens, kurš paredzēts trasēt dzeršanai. Tas 1,5 litrs nozīmē, ka viņam atgriežoties finišā nav jābūt. Ja? Viņš var būt, viņš var arī nebūt. Viņš var būt tikt izzerts. Jā, bet 15 kg jābūt gan sākumā, gan beigās sporta klasē. Un 12 kg sievietēm gan sākumā, gan beigās. Tautas klasē for fun piedalāmies. Bez somas vēršanas. Bet ja es dodos trasē un kādā brīdī saprotu, ka es to somu vairs nevaru panest, vai ir atļaut šo somu nodot, teiksim, savam draugam vai ģimenes loceklim? Tautas klasē droši. Mēs piedalāmies dēļ sevīm, savam priekam. Sporta klasē mēs jau mērķējam un cīnāmies par medaļām, par rezultātu. Tur nav atļauts. Ja? Tad tur nav atļauts. Ja mēs nodosim kādam savu somu vai izmantosim palīgu līdzekļus, kas ir britentiņi kaut kas, ja? Tad mēs tiksim diskvalificēti. Mums trasē būs tiesneši, kas vēros, visu uzraudzīs, būs video fiksācijas. Un ja nu gadījumā mēs redzam, ka ir sporta numuri mums dalīsies. Sporta numuri un tautas klases numuri. Un sporta numuram nav mugursoma virsū. Viņa rezultāts netiek ieskaitīts. Viņš, protams, var piedalīties, iziet maršrutu, starta finišu zonā visās aktivitātēs, bet cīņa par medaļām nenotiek un par punktiem. Un kā ir ar nūjām? Nūjas drīkst izmantot. Protams, mēs ļoti labprāt aicinām nūjotājus piedalīties mūsu pasākumos. Ņemam mugursomas un pievienojamies. Labi, ja tu esi pārliecinājis šobrīd jau daļu cilvēku piedalīties, tad kā viņi var to izdarīt? Kur mēs reģistrējamies un kā tas viss notiek? Un cik tas maksā galu galā? Jā, reģistrēšanās notiek mūsu mājaslapā www.spēkspektrs.lv. Mēs ejam iekšā, atrodam mūsu pasākumu, kurš mūs interesē, un spiežam pirkt biļeti. Un tālāk jau viss ar e-maksājumu notiksies. Biļetes maksā pieaugušiem standartā 30 € dalības biļete. Senioriem un nepilngadīgiem 15 € dalības biļete. Jā, es saprotu, ka rakings pēc būtības ir
tāds individuāls sporta veids, bet es pieļauju, ka arī komandām ir atļauts pieteikt savu dalību un piedalīties kādā no sacensību posmiem, varbūt pakomentē. Jā, komandas var piedalīties, un mēs ļoti aicinām piedalīties. Mums notiek cīņa gan par komandu kausu, kas ir kopvērtējuma rezultāts visiem posmiem. Mēs skaitām punktus, un finālā mēs sasummējam un saprotam, kur ir bijusi jaudīgākā komanda. Kā mēs to darām, mēs vērtējam top 10 katra posma, katras vecuma grupas labākos sniegumus no komandām tieši. Un tad attiecīgi summējam punktus kopā visos posmos un iegūstam labākos rezultātus. Tas ir par komandām. Katrā posmā mēs vēl piešķiram individuālo komandu vērtējumu, kur mēs vērtējam komandas, kur piedalās vismaz 3 dalībnieki. Vismaz 3 dalībnieki piedalās konkrētajā distancē. Un ja viņi visi finišē, tad mēs skatāmies, kuri finišēja ātrāk. Ja? Visi finišēja. Komandas laiks ir pēdējā dalībnieka laiks finišējušā. Un mēs arī īpašo balvu paredzam viņiem. Tad 2 varianti. Viens variants mēs vērtējam katrā posmā komandu, kura bija ātrāka, tad pēdējā finišētāja laiks. Otrs variants, kādā mēs apbalvojam komandas, ir sezonas kopvērtējumā. Vērtējot jau individuāli labākos komandas biedru sniegumus, summējam kopā punktus un pēdējā posmā, kas būs Salkras, Siguldā, apbalvojam. Visbeidzot, pēdējais jautājums. Es saprotu, ka starta un finiša zonās būs dažādas aktivitātes. Un tātad, ja jūs būsiet izlēmuši piedalīties sacensībās paši, bet gribēsiet paņemt līdzi arī savus ģimenes locekļus, tad viņiem nebūs stundu, pusotru, 2 stundas jāstāv un jūs jāgaida, bet viņi varēs izklaidēties, uzzināt kaut ko jaunu. Tad varbūt pastāsti, ko tieši tur varēs uzzināt, ieraudzīt, pamēģināt. Jā, tieši tā. Starta finiša zonā mums būs gatavības festivāla noskaņa, būs daudz partneri, kuri ir saistībā ar gatavību ārkārtas situācijām saistīti vai lielākiem piedzīvojumiem. Un viņi gan izglītos, gan piedāvās dažādas interaktīvas nodarbības. Būs mums gan zemesardzes telts, gan jaunsardzes centrs, būs valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas, būs robežsardze, būs mums sarkanais krusts ar pirmās palīdzības nodarbībām. Būs mums arī droni, Drone Defense Europe organizācija, kas parādīs arī tas, ar ko viņi nodarbojās. Būs mums arī mūsu partneris Bagaut EU, kuri parādīs savu somas variantu, kur viņi piedāvā dažādām ārkārtas situācijām. Būs veikals ceļotājs, viņi informēs par ekipējumu izvēli, kā izvēlēties ekipējumu kalniem, kā izvēlēties ekipējumu Latvijā palikšanai kempingā un tādas lietas. Būs mums arī no Latvijas valsts mežiem mūsu draugs Cūkmens, izglītos par to, kā uzvesties dabā, un daudz viskaut kas cits. Tā kā droši var nākt un aiziesim zinošāki nekā atnācām. Tieši tā, Jāni, liels tev paldies par sarunu. Un es domāju, mēs visus aicinam un gaidam jau pirmajā Rakings seriālā posmā, kas ir jau pēc mazāk kā 2 mēnešiem, 18. aprīlī Salkrastās, pareizi? Tieši tā. Tiekamies!